esmu Ieva. Mēs Mārupas novada jauniešu dēļ esam iemācījušies, kuru krāstu konteineros ir jāmet kas, un liela daļa no mums piedalās dažādās lokālās sakopšanas talkās. Vai tu šķiro atkritumus mājās un skolā? Jā, es šķiroju. Jā, mājās mēs jau kādu 3. gadu šķirojamies, nemaldos. Ko vispār dara Ekopadome? Ekopadome mūsu skolā darbojas pēc brīvprātības principa. Tas nozīmē, ka visi, kuri vēlas darboties vides izglītībā, ir laipni aicināti. Pirmkārt, vide ir dienas kārtībā jāliek numur 1, jo vienīgais veids, kā mēs varam domāt par sabiedrību un sabiedrības attīstību ilgtermiņā, ir mainīt ieradumus. Drīzumā Mārupas novadā taps jauns šķiroto atkritumu savākšanas laukums, kas mums visiem dos iespēju šķirot dažādu atkritumu veidus. Tā skaitā atkritumus, kurus līdz šim mums šķirot nav īsti bijis pieejams. Un pats lielākais ieguvums ir tas, ka 80% no saviem savāktajiem šķirotajiem atkritumiem ir plānots pārstrādāt un atgriezt saimnieciskajā apritē. Tāpēc es arī tevi aicinu sākt domāt zaļi.